Labdien, dārgie draugi! Šodien mēs sākam jaunu tēmu, un tā ir daudziem palīdzēs atrisināt kādas lietas, kas varbūt mēs nemācījām viņas risināt, varbūt nesapratām, kāpēc tas tā notiek. Un šī tēma sauc emocijas. Par emocijām būs runa, kā mēs pielietojam to savā dzīvē, šos raksturvietas un dievu principus. Un šodien ir pirmā stunda. Kad Dievs radīja cilvēku, viņš radīja to ar spēju valdīt pār savām emocijām, jo Dievam pašam ir emocijas. Un padomājiet, vai mēs valdām par savām emocijām. Bieži vien ir tā, ka mēs tikai pēc tam saprotam, ka mēs neesam valdījuši pār emocijām, kad jau kaut kas ir sadarīts, kad ir dusmas izgāstas vai tāds emocionāls izvirdums ir bijis. Par to mēs arī šodien runāsim, un pirmā raksturvieta ir 1. Jāņa vēstule, 4. nodaļa, 8. pants, kas nemīl, nav Dieva atzinis, jo Dievs ir mīlestība. Mīlestība ir emocijas. Tās nav tikai emocijas, bet mīlestība satur arī emocijas. Mēs bijām radīti Dieva līdzībā, un daļa no tā ir arī emocijas. Padomājiet, kas tā būtu par dzīvi, ja nebūtu prieka, ja nebūtu mīlestības. Ja to visu vajadzētu izdzēst no savas dzīves, tad pazust visas labās atmiņas. Labo atmiņu vispār vairs nebūtu. Un tajā vietā, lai mēs valdītu pār emocijām, ļoti bieži tās valda pār mums, un mēs pat neaizdomājamies, kādas tam var būt sekas. Emocijas rada depresiju, izmisumu, dusmas, tādu nepatiku, sašutumu, neziņu un arī prieku. Svētlaimi, tādu labestību, pacietību un arī mieru. Tās ir emocijas, kas rada visu šo. Un emocijas atnes mūsu dzīvēs arī dažāda veida problēmas, šķiršanos, bēdas, dažāda veida traumas un arī slimības. Izskatās, ka pasaule ir pilnīgi bezspēcīga šajā jomā, jo mēs ļoti bieži ciešam no citu cilvēku emocijām. Un daudzi psihologi pasaulē cenšas palīdzēt cilvēkam justies drusku labāk, sakot tiem, ka nav vērts pārdzīvot par to, ka trūkst tādas emocionālas stabilitātes. Bet, ja jūs tā domāsiet, cietīs attiecības ar cilvēkiem. Emocionālā stabilitāte ir ļoti, ļoti svarīga. Tikai ar Dieva palīdzību mēs varam iemācīties, kā iegūt emocionālu stabilitāti. Jēzus atnāca uz zemes ne tikai, lai mēs saņemtu mūžīgo dzīvību, bet arī, lai nostabilizētu mūsu emocionālo tādu personības daļu. Jēzus bija pie krusta, lai mēs dzīvotu viņa pilnībā, un es bieži lasu pantus no vēstulē Kolosiešiem 2. nodaļas 9. 10. pants. Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā, un viņā arī jūs esat kļuvuši pilnīgi, jo viņš ir galva visām varām un spēkiem. Viņš ir galva visām varām un spēkiem. Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā. Un arī mēs esam kļuvuši pilnīgi jau. Padomājiet, ko jums nozīmē šie vārdi. Viņš ir mūsos, un mēs esam viņā. Tas ir, viņš ir manī, un es esmu viņā. Un es atkārtošu atkal un atkal, kas mēs esam Jēzu Kristu. Ja mēs dzīvojam nosodījumā,
pašpārmetumos vai kaut kādā nepiedošanā ne tikai citiem, bet arī sev. Mūsu emocijas noteikti cietīs. Mēs neticēsim, ka Dievs mūs mīl, ka mēs esam pieņemti, un tad emocijas ir tās, kas jūs novilks uz leju. Gan emocionālais stāvoklis būs bēdīgs, tiešām bēdīgs. Tieši sapratne, kas mēs esam Jēzu Kristu, jūs pacels un vienmēr pacels. Un ja jūs vēl lūdzat mēlēs, tad, ja jūsu stāvoklis uz šodien, emocionālais stāvoklis ir tās ļoti, ļoti svārcīgs var būt, vai nesaprotams, kāpēc notiek tā un nenotiek savādāk, lūgšanas mēlēs palīdz nonākt pie sapratnes, kad Dievs atklāja noslēpums, kad jūs lūdzat un lūdzat un lūdzat mēlēs. Jā, jūs nesaprotat, ko jūs lūdzat, bet tas rezultāts, kādu jūs sasniegsiet, tas būs Dievam par godu. Tālāk rakstu vieta. Filipiešiem 3. nodaļa. 15. 16. pants. Visi, kas esam pilnīgi, turēsim tādas domas, un ja jums kādā lietā ir citas domas, tad arī to Dievs jums atklās. Tikai, ko esam sasnieguši, pie tā turēsimies. Mums tīri cilvēcīgi ļoti, ļoti gribas, lai mēs tā ātrāk pieaugtu, lai Dievs mums ātrāk atbildētu, lai panākumi būtu vairāk un ātrāk, un lai mēs redzētu vairāk brīnumus, un tas arī nosaka mūsu emocijas. Bet šeit ir teikts, visi, kas esam pilnīgi. Vai jūs jūtat to pilnību sevī, ka Jēzus ir jūsos? Ka Dieva spēks jau ir jūsos, un te ir teikts, turēsim tādas domas. Lūk, viss sāks no domām, bet emocijas arī sāks no domām. Tās sajūtas, ko jūs tagad esat saņēmuši, vai šodien, vai domājat par to, kas notiek ap jums un kādi notikumi, un varbūt kāds zvans vai kāda ziņa jūs ir satraukusi, bet mēs esam pilnīgi, mums ir palīgs, mums ir svētais gars, un tikai, ko esam sasnieguši, pie tā turēsimies. Bet kā mēs varam noturēties? Dievs mūs noturēs, ja mēs ticam tam. Vai mēs ticam, ka esam pilnīgi? Vai mēs ticam, ka mums ir šīs domas? Un ja būs arī citas domas, tad arī to Dievs mums atklās. Viņš atklās, tas ir nākotnes izteiksmē. Mēs varam nedzīvot sajukumā, nesapratnē, kas notiek. Mums kādreiz gribas kliegt pēc palīdzības, ka nezinām, kā risināt. Tās ir emocijas, un tā varbūt ir neusticēšanās Dievam. Padomājiet par to. Prāta un dvēseles veselība, tā ir daļa, ko Jēzus atnāca mums iedot. Paskatīsimies, kā Dievs attiecās uz emocijām vecajā derībā. Sāksim no vecās derības, kā Dievs reaģēja uz to, kā uzvedās tauta, Dieva tauta. Jesajas grāmatas 26. nodaļas 3. pants saka, kam stipra ticība, tam tu dod mieru, tiešām mieru, jo viņš paļaujas uz tevi. Uz ko mēs paļaujamies? Vai mēs paļaujamies uz to, ka mēs paši kaut ko varam atrisināt? Vai mēs paļaujamies uz ekonomisko situāciju, vai uz to, ko mēs redzam, vai uz pieredzi, uz citu cilvēku pieredzi, uz savu pieredzi? Bet šeit ir teikts, kam stipra ticība? Kāda ir jūsu ticība? Un vai jūs esat nostiprinājušies tajā domā, ka ticība nāk no Dieva? Ticība atnāca jums tad, kad jūs tikāt glābti, kad jūs atzināt Jēzus Kristus upuri. Viņš deva, Dievs deva jums savu ticību, kam stipra ticība, tam tu dod mieru. Vai jūs dzīvojat mierā? Tā arī ir emocija. Tiešām mieru, jo viņš paļaujas uz tevi.
tas noteikums, vai es paļaujos uz viņu, tad arī būs miers. Bet paskatīsimies vecajā derībā, 5. Mūzes grāmata, 28. nodaļa. Un tur ir teikts par svētībām un lāstiem, bet mēs paskatīsimies, kā Dievs skatījās uz to, uz to, ko viņš deva. Viņš deva bauslību, un kā te rakstīts ir tā. 28. nodaļa, 5. Mūzes grāmata, no 45. līdz 47. pantam. Un visi šie lāsti nāks pār tevi, tie tev vajās un skars, līdz tu tiksi izdaldēts, tāpēc, ka tu neesi klausījis tā kunga sava Dieva balsī, un neesi turējis viņa baušļus un viņa likumus, ko viņš tev pavēlējis. Un tie taps par zīmēm un par brīnumiem gan tev, gan taviem pēcnācējiem uz mūžīgiem laikiem. Tāpēc, ka tu tam kungam, savam Dievam, neesi kalpojis ar prieku un ar labsirdību, tad, kad tev visas lietas bija pārpārim. Vecā derībā Dievs sodīja par grēku. Jaunā derībā, un mēs dzīvojam jaunās derības laikā, mūsu sods bija uzlikts uz Jēzu. Un pat, ja mēs darām kaut ko nepareizi, Dievs mūs par to nesoda, bet mums ir jāpaskatās, par ko Dievs sodīja, par nepareizu uzvedību, par nepareizu attieksmi. Šeit pateikts, ka Dievs ievēroja cilvēku emocijas. Tieši tāpēc, ka tauta nekalpoja viņam ar prieku, Dievs tos sodīja. Un jaunajā derībā Jāņa evaņģēlija 14. nodaļa, 1. pantā ir teikts: jūsu sirds, lai neizbīstas, ticiet Dievam un ticiet man. Un to teica Jēzus. Sirdis. Parasti jau visi uztraukumi nāk no sirds. Uzreiz emocija, tāds uzplaiksnījums, kad jūs kaut ko dzirdat vai jums ir kaut kas jārisina un jūs uzreiz tā nezināt, kas ir jādara. Bet šeit ir teikts, jūsu sirdis, lai neizbīstas. Mums ir uz ko paļauties. Ticiet Dievam un ticiet man. Vai mēs ticam tā, kad mēs ieraugam šos apstākļus un pirmais, ko mēs darām, Dievs, ko tavs vārds saka par to? Vai arī mēs uzreiz domājam, kam piezvanīt, vai kam uzrakstīt ziņu, vai kam uzprasīt, kas to varētu atrisināt. Un tikai tad, kad mēs atkal atkārtot atnākam pie nesapratnes, kā risināt kaut ko, tad mēs atceramies, ka mums jālūdz Dievam. Bet jau ir saņemta visāda veida informācija un tāds sajukums sāks un emocijas, tad sit augstu vilni. Bet šajā pantā vārds nebīsties, jūsu sirds, lai neizbīstas. Vārds nebīsties, esot pateikts Bībelē 365 reizes. Pati neesmu pārbaudījusi, un vai tas tā ir, to es izlasīju kaut kur vai dzirdēju, un arī es sāku ievērot, ka šis vārds tiešām atkārtojas. Mēs varbūt tā nevērojam to un neskaitam to visu, un arī tad, ja viņš nav tik daudz uzrakstīts, tik un tā, viņš ir daudz. Viņš ir daudz, kaut vai 100 reizes, ja viņš tur ir uzrakstīts, tad padomājiet, nebīsties, tāpēc, ka bailes ir pretējas ticībai. Un kā ir bailes pa durīm iekšā, tad ticība pa durīm ārā. Padomājiet. Naktī pirms krustā sišanas Jēzus teica, lai tie nebīstas. Šis pants ir pateikts pirms krustā sišanas. Tas nebija priekšlikums, tā bija pavēle, lai mācekļiem jūsu sirdis, lai neizbīstas. Ticiet. Lūk, šajā pantā jau parādās gan bailes, no kurām ir jāatsakās, un ticība,
Ticiet Dievam un ticiet man. Jūs nevarat ticēt un baidīties. Jūs vai nu ticat, vai jūs baidaties. Padomājiet. Paskatīsimies vēl, kā tas bija Pēterim. Mateja evaņģēlija 26. nodaļā no 35. līdz 38. pantam. Pēters saka viņam, jebšu man būtu jāmirst ar tevi, taču nemūžam tevi neaizliekšu. Tāpat arī visi citi mācekļi sacīja. Tad Jēzus aiziet ar saviem mācekļiem uz kādu vietu ar nosaukumu Ģēdzemeni un saka mācekļiem, nosēdieties šeit, es paiešu tālāk un pielūgšu Dievu. Un viņš ņēma sev līdz Pēteri un abus Cebedeja dēlus un sāka skumt un baiļoties. Tad viņš saka tiem, man dvēseli ir noskumus līdz nāvei, palieciet šeit un esiet ar mani nomodā. Padomājiet, Pēters te saka, ja arī man būtu jāmirst, taču nemūžam tevi neaizliekšu. Tas arī emociju uzplūdā ir pateikts. Bet to teica arī visi citi mācekļi, ne jau tikai Pēters. Mēs tik ievērojam, ka viens cilvēks to ir teicis, bet te ir apgalvojums, ka tāpat arī visi citi mācekļi. Un es ticu, ka mēs arī kādā tādā situācijā mēs visi apgalvotu, jā, taču mēs nemūžam Jēzu neaizlieksim, ja mēs būtu staigājuši ar viņu tajā laikā. Iedomājieties šo situāciju tādu, ka jūs paši sevi ieliekat šajā situācijā. Kā uzvedās Pēteris un kā uzvedās mācekļi un kā mēs sacītu. Jā, mēs arī teiktu tā. Un viņš ņēma sev līdz Pēteru un abus Cebedeja dēlus un sāka skumt un baiļoties. Viņš zināja to, kam jānotiek ir. Un man dvēseli ir noskumus līdz nāvei. Palieciet šeit un esiet ar mani nomodā. Lūk, viņš viņus mācekļus paskubina, lai viņi ir kopā ar Jēzu, ka tas viņu iedrošinās, ka tas viņam aizīs bāzi, ka viņš nav viens. Un kas notiek tālāk? Mateja 26. nodaļā, turpat tālāk, 26. nodaļā no 40. līdz 45. pantam. Un viņš nāk pie mācekļiem un atrod tos guļam un saka uz Pēteri, tātad jūs nespējat nevienu pašu stundu būt ar mani nomodā. Esiet modrīgi un lūdziet Dievu, ka jūs neiekrītat kārdināšanā. Gars ir gan labprātīgs, bet miesa ir vāja. Viņš atkal aizgāja otru reizi un lūdza Dievu sacīdams, mans tēvs, ja šis biķers nevar man iet garām, lai nebūtu tas jādzer, tad lai notiek tavs prāts. Un viņš nāk un atrod tos atkal guļam, jo viņu acis bija pilnas miega. Viņš tos atstāja un atkal nogāja un lūdza Dievu trešo reizi, tos pašus vārdus sacīdams. Tad viņš nāk pie saviem mācekļiem un saka uz tiem, jūs ar vien vēl guļat un dusat. Redzi, tā stunda ir klāta, cilvēka dēls tiek nodots grēcinieku rokās. Paskatīsimies uz šiem pantiem. Kā visi citi mācekļi sacīja, ka viņi nemūžam neaizlieks, bet viņi tik bija miega pilni tad, kad Jēzus ņēma Pēteru un abus Cebedeja dēlus un sāka skumt un baiļoties, ka viņš ir noskumis, kad ir noskumis līdz nāvei, un lai viņi paliek šeit. Viņš lūdza viņus, lai viņi paliek, un viņš redzēja, kā viņi guļ, kā viņi tas aicinājums tā nestrādāja, kā Jēzus gaidīja. Viņi nezināja, kas notiks, viņi pat nenojauta, kaut gan Jēzus daudz reiz to bija sacījis, kas ar viņu notiks. Un
Jēzus saka, tātad jūs nespējat nevienu pašu stundu būt ar mani nomodā. Esiet modrīgi un lūdziet Dievu. Es šeit saprotu no šī panta, arī tad, kad mums nāk šis kārdinājums vienkārši pamest visu un liekas, ka nekas nav atrisināms vai mēs nespējam neko izdomāt, kā tas var būt, tad lūkšana Dievam, slavēšana, viņa slavēšana, pateicība viņam noturēs jūs tur, kur jūs esat, jo gars ir labprātīgs, bet miesa ir vāja. Miesa vienmēr gribēs padoties, viņa gribēs ēst, viņa gribēs gulēt, viņa gribēs to, ko viņa gribēs. Ja? Un gars ir tas, kas viņu noturēs tādā stāvoklī un tajā situācijā, tajā varbūt izmisuma situācijā. Tikai gars ir spējīgs izdarīt to, ko miesa nav spējīga. Mūsu griba, mūsu pašu griba nav spējīga noturēties tajā situācijā, kas mums nāk priekšā, tad, kad mums ir jārisina lietas, kuras mēs izskatās, ka mēs vispār nevaram atrisināt. Bet lūkšana, tas ir palikšana ar Dievu. Nevis tāda lūkšana dod man, izdari to un tāda diedelēšana jāsaka, bet slavēšana. Lūkšana ir arī slavēšana. Paskatieties savu dzīvi, kas un kā jums ir izcinājies iepriekš, kādas lietas Dievs jau ir atrisinājis, kādu gudrību viņš jums jau ir devis, un jums varbūt šīs emocijas varbūt nospiestas, bet lūkšana un slavēšana un pateicība, tā jūs noturēs līdz risinājumam, jo visa Dieva gudrība jau ir jūsos, visa Dieva pilnība jau ir jūsos, bet jūs uz to brīdi esat uztraukušies, jūs esat satraukti un emociju pilni, bet jums ir jānoturās, lai ienāk miers jūsos. Un tad, kad jūsos ir miers, un jūs sākat saprast, ka jums nav uz ko paļauties, un ka jūs tikai skatoties uz Dieva vārdu, un runājot ar Svēto garu, un uzticoties Dievam, jūs kaut ko varat risināt. Un Kad Jēzus redzēja no 42. panta, es vēlreiz lasīšu, viņš atkal aizgāja otru reizi un lūdz Dievu sacīdams, mans tēvs, ja šis biķers nevar man iet garām, lai nebūtu tas jādzer, tad lai notiek tavs prāts. Jūs zināt, ja jūs šo lūkšanu atcerēsieties, lai notiek tavs prāts, tādās situācijās, kad mēs nezinām, ko darīt, tā paļaušanās uz Dievu ir tāda, kad, lai notiek tavs prāts, es nezinu, ko darīt, es nemāku atrisināt, jūs tā kā padodaties. Un šeit izskatās, kad arī Jēzus ļoti gribēja, lai mācekļi kopā ar viņu ir, lai viņš nav viens. Un tas arī norāda uz to, ka, ja mēs tā padomājam, jebkurā smagā situācijā, mēs taču gribam, lai kāds ir ar mums, nevis mēs vieni paši savā vientulībā tagad kaut ko pārdzīvojam tā, ka neviens nezina, neviens nesaprot. Un es domāju, ka tieši tā iemesla dēļ, kad mācekļi nesaprata, kam ir jānotiek, jā, viņi bija dzirdējuši, bet kamēr šī situācija nav atnākusi, viņu nesapratne deva viņiem šo miegu un varbūt arī mieru, tāpēc viņi arī gulēja, nesaprastami, kam ir jānotiek, lai arī Jēzus bieži par to runāja. Un lielākā daļa no mums staigā priecīgi un apmierināti tikai tad, kad visas lietas notiek labi. Bet, kad notiek kas slikts, tādas lielas bēdas, tad liekas, ka cilvēkiem ir atļauts nevaldīt pār savām emocijām. Neviens nevar pārciest to ar savaldību. Un tad mēs uz to skatāmies, it kā tas ir normāli. Ja? Bet Jēzus teica, nebīstieties,
pirms paša svarīgākā notikuma. Viņš zināja, kas tiem būs jāpārdzīvo. Tas ir pārbaudījums, bet Jēzus teica, lai viņu sirds neizbīstas. Ticiet! Jēzus būtu netaisnīgs, ja viņš liktu cilvēkam kaut ko darīt un nedot spēju to izdarīt. Mācekļiem bija spēja sirdī nebaidīties. Un šī spēja arī mums ir. Pirms mēs reāli piedzīvosim uzvaru tajā sfērā, kā valdīt pār emocijām, mums ir jāatbrīvojas no domām, ka mēs nevaram pār tām valdīt. Emocijas tā nav ķīmiska reakcija, kuru mēs nevaram kontrolēt. Padomājiet, mēs cilvēki, kas radīti Dieva līdzībā. Kaut vai šis viens teikums. Es esmu cilvēks, kas radīts Dieva līdzībā. Runājot ar sevi, domājot par to, Dievs mūs ir radījis savā līdzībā, un viņš ir spēcīgs, viņam pietiek gudrības, viņam pietiek spēka, un šīs emocijas būs atbilstoši tam, kā jūs domājat. 5. Mūzes grāmata 30. nodaļas 19. pants saka: Es šodien piesaucu debesis un zemi kā liecinieks pret jums, ka lieku jūs priekšā dzīvību un nāvi, svētību un lāstu. Tad nu izvēlies dzīvību, ka dzīvot gan tu, gan tavi pēcnācēji. Padomājiet par šo pantu. Mums ir izvēle. Mums ir izvēle dzīvību vai nāvi, svētību vai lāstu. Un mums tiek pateikts priekšā, Dievs saka, nu tad izvēlies dzīvību, ka dzīvot gan tu, gan tavu pēcnācēji. Ko jums nozīmē vārdu dzīvība? Es bieži par to runāju, bet es ļoti, ļoti gribētu, lai jūs saņemat atklāsmi. Ko jums nozīmē vārdu dzīvība? Kad viņa sākās, kad viņa ienāca pasaulē, kas viņu deva? 1. Mūzes 2. nodaļas 7. pants par to runā. Lasat to, tad sākās šī dzīvība. Dievs iedvesa savu dvašu. Tikai Dievs jums dos dzīvību tajā situācijā, kas jums ir. Ja jūs to atzīsiet uzreiz, ka jūs nevarat to atrisināt. Atzīsiet to, kad jums ir vajadzīga šī Dieva dzīvība, vajadzīga tajā redzamajā situācijā, un ka jūs paļaujaties uz Dievu, jo Dievs ir radītājs, viņš ir mūs radījis savā līdzībā, un tā ir tā atslēga, bet iedomājieties vienu istabu ar vienām durvīm un vienu atslēgu, kas pieder tikai jums. Jūs nevarat citiem iedot. Ko jūs ielaižat istabā? Negatīvu domu vai domu, kas jums patiktu, kas jūs dzīvē varētu notikt. Jūs teiksiet pozitīvo vai negatīvo. Un vai to, ko gribat, lai tas notiek, vai to, ko negribat, jūs varbūt runāsiet. Jūs esat tas, kas attaisat durvis tam, kas ienāks jūsu sirdī, jūsu prātā, jūsu domās, jūs izvēlaties. Un šai istabā nevar ienākt 2 vienā laikā. Jūs attaisat durvis un redzat kaut ko, kad sākat domāt, piedalīties sarunās, notikumos, varbūt kaut ko ieraugat. Acis ātri reaģē, un tad sāks emocijas. Jūs izvēlaties, ko jūs ielaidīsiet, dzīvību vai nāvi. Mums ir spēks un vara valdīt pār emocijām caur Jēzu Kristu. Ja kāds mūs neieredz vai nostājas pret mums, tad tas ir normāli, ka mēs jūtamies atraidīti, mēs jūtamies slikti un mums gribas protestēt, mums gribas aizstāvēties. Un tā ir normāla cilvēciska reakcija, bet mums nav jāpaliek tajā. Un bieži vien cilvēki paliek tajā 1 dienu, 2 dienas un vairāks, un pat ir gadi, kad viņi nevar aizmirst to, kā kāds ir, kā kāds ir attiecies, varbūt nepareizi vai kaut ko pateicis. Mums nav jāpaliek tajā.
Mums jādzīvo skatoties uz pārdabisko. Kas ir pārdabiskais? Mūsu Dievs, varenais Dievs, mūsos ir viņa spēks, mūsos ir visa pilnība, tā kā mēs lasījām vēstulē kolosiešiem, lasiet to, pieņemiet to, atkārtojiet to, un jūsu emocijas mainīsies, jūs ieraudzīsiet Dieva godību, jūs ieraudzīsiet to, cik Dievs ir labs, jūs viņu slavēsiet par to, ko viņš jau ir izdarījis. Un jūs varat ļaut, lai jūsu emocijas ir zem Jēzus Kristus pārvaldes. Nedodiet vaļu pasaules iestādītai kārtībai valdīt pār jums. Un šajā lietā ir atšķirības starp biblisko stabilitāti un to, ko noteikusi pasaules psiholoģija. Psiholoģija darbojas ar emocijām un prātu. Tā neņem vērā cilvēku garīgo daļu. Un tā cenšas atrisināt problēmu ar cilvēku redzamo, ar to fizisko daļu, bet ne ar Dieva spēka daļu mūsos. Mūsos jau ir Dieva spēks, mūsos ir Dieva daba jau ielikt, mūsu garā tas ir. Un tāpēc es vēl varbūt atkārtošos, bet paklausieties mācību par gars, dvēseli un miesa. Tas jums dos lielāku sapratni, kas jūs esat Jēzu Kristu un kā Dievs uz jums skatās. Nevis tā, kā jūs skatāties, nevis tā, kā jūs cenšaties ieraudzīt vai saprast Dievu, un jums varbūt viņš liekas tālu, bet viņš ir jūsos. Un Dievs vienmēr ir gribējis dzīvot cilvēkā, un Jēzus ir tas, kas to izdarīs, to iespēju devis. Pasaule risina, kas ir humāni. Tas nozīmē, ka mēs paši varam atrisināt visu. Mums nav vajadzīgs Dievs. Viņi par to klāji nerunā, bet viņi liek atbildību uz mums pašiem, kad mēs varam atrisināt paši. Un tad jūs cenšaties ar savu gribas spēku, un tad jūs domājat, es esmu pilnīgi piekusis jau, man nekas neiznāk. Un saskaņā ar humāno filozofiju atbild uz problēmu atrodas ne tajā daļā, kas ir gars, bet gan prātā un emocijās. Un tāda nav patiesība. Dievs radīja cilvēkus savā līdzībā, un Dievs ir gars. Un 1. Mūzes 1.27 1. Mūzes 1.27 saka, un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla. Pēc Dieva tēla viņš to radīja. Vīrieti un sievieti viņš radīja. Bet galvenais ir tas, ka Dievs radīja cilvēku, lai tas būtu atkarīgs no Dieva. Viņš neradīja mūs neatkarīgus. Mums jābūt attiecībās ar viņu, lai mūsos būtu garīgā veselība. Visas problēmas sāks ar to, ka cilvēki atdalījās no Dieva un sāka pieņemt paši savus lēmumus. Un tagad pats Dievs atrodas mūsos, un mēs neesam ierobežoti ar fiziskām spējām. Mūsos ir dievišķas, pārdabiskas spējas, un vajag to izmantot. Man nav jāskatās uz neticīgiem, kā tie dzīvo un gaidīt tos pašus rezultātus. Es gaidu ko vairāk, es gribu redzēt vairāk brīnums, es gribu redzēt un ticēt tam, ko Jēzus teica, ko raksta apostoļu darbi, kādi brīnumi notikuši, viss dziedināšanas, viss tas, ko Dievs ir devis apsolījumos. Un Dievs mūsos radīja kaut ko ļoti brīnišķīgu, un viņš priecājas par mums. 2. Pētera vēstule, 1. nodaļa, 3. pants saka, mums jau viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbijībai, tā atziņā, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un spēku. Padomājiet, lasat šo pantu un pārdomājiet, ieliekat sevi šajā pantā. Mums jau viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu. Nevis vienkārši uzdāvināts mums kaut kas ir, bet viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbijībai. Padomājiet, mums ir vajadzīgs šis dzīvības avots, tas iesācējs, viņš ir tas sākums dzīvībai.
Tā ir mūžīgās dzīvības dāvana, kas mums ir uzdāvināta, ka pats Dievs dzīvo mūsos, vai mēs to pieņemam apzināti, ar to, ka viņš ir tas galvenais manā dzīvē. Mēs viņu pieņemam kā kungu, kā valdnieku savā dzīvē, bet vai mēs uz viņu skatāmies kā valdnieku tad, kad mums ir lietas, kas ir jārisina? Vai viņš ir valdnieks, vai mēs paši gribam atrisināt, vai iedot kādam padomdevējam, kas atrisina? Un, protams, citi cilvēki mums ir vajadzīgi, bet Dieva gudrība, tā ir tas pirmais, ko Dievs ir mūsos ielicis, ka mēs vēršamies uzreiz pie Dieva. Un tad emocijas, tas viss attiecās uz emocijām. Un kad mēs skatāmies, kas mums ir uzdāvināts, tad ir pavisam citas emocijas. Un tā ir paļaušanās uz Dievu. Vai mēs paļaujamies uz viņu? Kā mēs paļaujamies? Vai mēs domājam vispār, kā Dievs tik ļoti, ļoti grib mums palīdzēt? Viņš mums ir devis palīgu, Svēto garu. Viņš ir palīgs mums, lai atrisinātu lietas, bet viņš ir džentlmenis. Viņš nepalīdzēs, kamēr jūs viņam neprasīsiet. Atceraties, Dievs ved, Sātans dzen. Un ja jūs gribat visu ātri un esat nervozi, un jūs nevarat saprast, kas jums ir jādara, nomierināties. Jūs nevarat ātri neko atrisināt, ja jūsos nav miera. Miera no tā, ka Dievs ir jūsu valdnieks, ka viņš redz jūsu situāciju, ka viņš visu zina, tāds, kas bijis jūsu dzīvē, kas būs, un viņš ir gatavs palīdzēt, un viņš ir iedevis jau gudrību. Kā jūs lasat Bībeli, kā jūs zinat Dievu vārdu, izvēlaties dzīvību vai nāvi. Ja es neizvēlos dzīvību, tad pats par sevi saprotams būs šī nāve ir tas, nevis tas, ka mēs nomirsim, bet tas, ka lietas būs sliktāk, sliktāk un sliktāk. Vēstule Filipiešiem 4. nodaļa. No 6. līdz 7. pantam. Nezūdaities nemaz, bet jūs lūgumi, lai nāk zinām Dievu priekšā ar pateicību ikvienā lūgšanā, un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirds un jūsu domas Kristu Jēzu. Vai mēs zūdamies? Bet šeit ir teiks, nezūdaities nemaz. Varbūt mēs kurnam, neviens to neredz, neviens varbūt to nedzird, bet šī iekšējā kurnēšana iznīcina, jums dod šo spraugu, ka Dievs nevar jums palīdzēt, jo šeit ir teiks, nezūdaities nemaz. Nemaz nozīmē nemaz. Lai nāk zinām lūgumi, lai nāk zinām Dievu priekšā. Ar pateicību ikvienā lūgšanā. Esiet pateicīgi Dievam, ka Dievs risina, ka viņš redz jau, ka viņam ir izcinājums, lai viņš dod jums gudrību, vai dod sapratni, vai dod, jums nāks prātā kāds cilvēks, kas jums var palīdzēt. Visādos veidos Dievs ir tas, kas jums var palīdzēt, jo te ir teiks ar pateicību ikvienā lūgšanā. Tā nav tā lūkšana, kad momentā tikai lūdzu, atrisina man šo lietu. Lūkšana ir arī tad, kad mēs lasām Bībeli. Pielūkšana ir arī tā, ka mēs esam pateicīgi par to, ko jau viņš ir darījis, un esam pateicīgi, ka Dievam ir izcinājums, ka viņš ir uzticams Dievs. Runājat to, jūsu uzticamība tieši Dieva vārdam, jo Dieva vārds ir dzīvs, tā ir tā dzīvība, kas jums dos šo risinājumu, un emocijas būs savādāks, un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu. Jūs pat nesapratīsiet, kas un kā notiek, bet tas miers, ko Dievs jums dod tad, kad jūs nekurnat, kad jūs nesūdzaties, kad jūs nezūdaities, ja? Jo tas miers pasargās jūsu sirds un jūsu domas Kristu Jēzu. Ļoti daudzi cilvēki slimo ar sirds slimībām, tāpēc, ka viņi ir vienkārši pārguruši jau no visādi problēmu risināšanas, domāšanas, bet neļauj Dievam tās risināt.
Un viņam tas ir jāatļauj, jums ir jādod atļauja viņam. Nevis kā mēs sākam zūdīties, citiem stāstīt, zvanīt, meklēt paši, Dievs nemaisīsies jums risināt šīs lietas, bet tas nebūs tas labākais. Un jūsu emocijas būs tādas, ka jums būs bailes, jums būs nesapratne. Tad kāds izstāstīs vēl kādu gadījumu, kā viņam tur bija, un tas viss jums būs par tādu nastu un stresu, kas radīs slimības. Padomājiet, Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu. Nevis domas pašas par sevi, bet Kristu Jēzu, par ko mēs domājam. Psalms 139, 8. pants. Ja es kāptu debesīs, tu tur esi, ja es nokāptu ellē, tu esi arī tur. Lūk, kas šeit ir uzrakstīts. Dāvids to zināja. Dāvids tā paļāvās uz Dievu. Viņš saprata, ka viņam ir piedots. Mums jābūt atbildīgiem par savām emocijām. Dievs gaida no mums, lai mūsos būtu labas emocijas, un tās izpaustos ne tikai tad, kad viss iet labi. Bet tā paļaušanās uz Dievu dod prieku vienmēr, dzīvot priekā. Jāņa evaņģēlija 16. nodaļa, 33. pants saka: To visu esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu manī. Pasaulē jums ir bēdas, bet turiet droši prātu, es pasauli esmu uzvarējis. Padomājiet, vai jūs paļaujaties uz viņu, jūs zinat, ka viņš pasauli ir uzvarējis? Un viņš visu to, ko Jēzus ir teicis, lai mums būtu miers viņā. Atkal, kas es esmu Jēzu Kristu? Nevis pats par sevi, bet kas es esmu Jēzu Kristu un kas ir Jēzus manī? Ko tas nozīmē? Un tas nozīmē arī to, ka viņa vārds ir manī un ka es varu paļauties uz viņu. Un šī paļāvība ir tā, ka es par to domāju, ka es redzu to, ko viņš jau ir izdarījis manā dzīvē. Un šī paļāvība nostiprinās, jo tas ir Dieva vārds, viņš ir visu varens, viņš ir visu spēcīgs. Jāņa 14. nodaļa, 27. pants saka: Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, nekā pasauli dod, es jums dodu jūsu sirds, lai neiztrūks un neizbīsts. Un atkal, viņš ir iedevis mums savu mieru. Viņš atstājis, mums ir savu mieru. Kādas mums ir emocijas tad, kad ir miers? Mēs varam priecāties gan ārēji, gan iekšēji. Arī tad, ja mēs kaut ko neizsakam, bet miers ir tas, kas dod to dzīvību, to mieru, stabilitāti emocijās. Un jūsu sirds, lai neiztrūkst un neizbīst, viņš šeit saka otru reizi jau. Tas ir, lai sirds neizbīstas. Jo viss sāks ar to, kad mēs saņemam kādu ziņu vai mums kāds kaut ko pasaka, uzreiz mums ir satraukums sirdī. Un kad mums ir bēdas, mums jābūt drošam prātam, tādam drosmīgam, būt labā garstāvoklī, jo Jēzus pasauli ir uzvarējis. Dievs deva mums vāru kontrolēt savas emocijas, skatoties uz visu, kas nostājas pret mums. Mūsu emocijām nav jābūt atkarīgām no apstākļiem, vai arī kā risinās notikumi, bet apstākļi ir tie, kas mūs visvairāk ietekmē, tieši apstākļi. Un Dieva miers mūsos pamatojas tikai uz Dievu vārdu. Mums nav jānovērš acis no tā, jāstaigā ticībā, mums vienmēr ir pieeja pie Dieva pārdabiskā spēka. Tas pārdabiskais spēks jau ir mūsos, neatkarīgi no tā, kas notiek fiziskā sfērā. Un šie vārdi jums tagad varbūt liekas tādi kā pārdabiski, ka tas jau tā nemaz manā dzīvē nav, jūs varbūt domājat, ja? Nevis manā, bet savā dzīvē, jūs domājot par sevi, ja? Tad paskatieties uz to, kāds Dieva spēks izpaudās Jēzus dzīvē, kāds Dieva spēks izpaudās
Pāvila, Pētera dzīvē, tas pats mums ir iedots. Mēs varbūt nemākam, nevis varbūt, bet tas tā ir, mēs nemākam lietot to, kas mums ir iedots. Un tā mēs mācamies, un šodien bija pirmā stunda par emocijām, kā mēs viņas savaldām vai nesavaldām. Šī pirmā stunda ir iesākums, būs vairākas stundas, un es ticu, ka tas izmainīs jūsu attieksmi pret emocijām, pret Dievu vispirms. Mums visiem ir jāmainās Dieva raksturā. Mūsu Dieva raksturs ir ielikts mūsos, bet mums viņš ir jāiepazīst, ir jāmācās viņu lietot, un Dievs ir labs Dievs, viņš mums palīdz, un visa slāva ir tikai viņām, un paldies, ka klausījāties. Tiksimies pēc nedēļas. Āmen.